Jēzus apmeklē mītnes, kurās bija atradusi patvērumu svētā ģimene. Tanī pašā dienā Jēzus ar pavadoņiem nonāca nelielā ciematā, netālu no Jeruzālemes, kuru sauca Bētele. Tur bija daudz kas līdzīgs slimnīcai, kurā atradās daudz slimnieku. Kad viņi tur ieradās, Jēzum un mācekļiem pasniedza bagātīgu maltīti. Tiklīdz cilvēki uzzināja, ka ieradies Jēzus, visi steidzās pie viņa, sevišķi vecāki cilvēki. Jēzu uzņēma ļoti svinīgi, jo no nokristītajiem jau bija dzirdējuši par to, ko Jānis stāstīja par Jēzu. Mācekļu pavadībā Jēzus apmeklēja visus slimos un mierināja tos, teikdams, ka ejot atpakaļ, viņš izārstēs tos, kuri viņam ticēs. Jēzus izārstēja tikai vienu slimnieku, kurš gulēja 3. istabā. Tas gulēja izkaltis kā līķis. Visa galva viņam bija klāta ar augoņiem, un pa visu miesu bija balti izsitumi. Jēzus svētīja viņu un pavēlēja celties. Slimais tulīt piecēlās pilnīgi vesels un sirsnīgi pateicās Jēzum. Andrejs un Saturnins šeit nokristīja ļoti daudz cilvēku. Jēzus lika ieliet bļodā tik daudz ūdens, lai tur varētu ievietot bērnu un novietot bļodu istabā uz galda. Svētīja ūdeni. Jēzus to apslacīja ar zariņu, kas bija samērcēts, kā man liekas, Jāņa Kristītāja kristāmajā ūdenī, kuru viņi bija maisā atnesuši līdzi. Kristāmais noģerbās līdz jostas vietai un nolieca galvu virs trauka, bet Saturnins viņu kristīja. Man liekas, ka kristot teica citus vārdus nekā Jānis. Tos bija iemācījis Jēzus. Šeit Jēzus svinēja sabatu, pēc tam Andrejs devās uz Galileju, bet Jēzus devās uz Luzas pilsētu. Nonācis Luzā, Jēzus runāja sinagogā un skaidroja daudzus svēto rakstu noslēpumus. Atceros, ka stāstīja par to, kā izrēlieši pārgājuši pāri sarkanajai jūrai, savu grēku dēļ ilgi maldījās tuksnesī. Vēlāk tomēr pārgāja pāri Jordānai un apmetās apsolītajā zemē. Tagad viņš teica, ka ir pienācis laiks tam visam īstenoties caur kristību. Toreiz tas viss bija tikai simboliski, bet tagad viņi īstenībā sasniegs apsolīto zemi un Dieva pilsētu, ja tikai būs paklausīgi un uzticīgi Dieva baušļiem. Te Jēzus domāja garīgo valstību, debesu Jeruzālemi, bet cilvēki to saprata kā laicīgo un priecājās par to, ka tiks atbrīvoti no Romas jūga. Vēl Jēzus runāja par derības šķirstu un par vecās derības stingrību. Kas neatļauti pieskārās pie derības šķirsta, tūlīt tika sodīts ar nāvi. Tagad vecā derība ir piepildījusies, un cilvēka dēla personā ir iestājies žēlastības laiks. Pašreizējo laiku Jēzus pielīdzināja tam laikam, kad eņģelis pavadīja uz svēto zemi Tobiju, kurš uzticīgs Dieva baušļiem ilgus gadus pavadīja trimdā. Tad Jēzus runāja par atraitni Judīti, kura nocirta galvu piedzērušajam Holofernesam un ar to izglāba Betūlijas pilsētu no aplenkuma. Tagad spēkā un varenībā pieaugs kopš neatmināmiem laikiem esošā jaunava un kristīs daudzas lepnās galvas, kuras apspiež Betūliju. Te Jēzus ar jaunavas tēlu domāja baznīcu un tās uzvaras pār pasaulīgajiem valdniekiem. Jēzus stāstīja daudz līdzīgas līdzības,
teikdams, ka tās visas tagad ir piepildījušās. Tomēr nekad nepateica, es esmu Mesija. Par sevi viņš izteicās 3. personā. Tāpat Jēzus runāja, ka tiem, kuri viņam sekos, būs jāatmet liekās rūpes par laicīgām lietām. Tagad tiem jādomā par ko nopietnāku, par atzimšanu, bet tas, caur kuru viņi atzims no ūdens un svētā gara, rūpēsies arī par viņu uzturu. Kas viņam sekos, tam jāatsakās no ģimenes, pat no sievas, jo tagad nav sējas, bet gan pļaujas laiks. Jēzus pieminēja arī garīgo debesu maizi. Klausītāji abrīnoja Jēzus gudrību, raudzījās uz viņu ar lielu cieņu. Tomēr viņa vārdus attiecināja tikai uz laicīgām lietām, uz miesas vajadzībām. Lācars no šejienes devās uz mājām. Pārējie Jēzus draugi šķīrās no viņa jau pie Jordānas. Svētās sievietes, kuras ciemojās Jeruzālemē pie Zuzannas, devās ceļā pāri tūkstnesim. No Luzas Jēzus ar mācekļiem devās uz dienvidiem. Viņš gāja pa tūkstnesi. Kad viņi gāja garām dateļu palmām, mācekļi labprāt būtu apēduši kādus augļus, kas bija nokrituši zemē, bet neiedrošinājās, jo pēc likuma viņiem bija aizliegts ēst zemē nokritušus augļus. Jēzus viņiem teica, ka nevajag baidīties un droši var ēst augļus. Jāsaglabā sirds un runas skaidrība, bet caur augļu ēšanu viņi nesagrēkos. Jēzus iegriezās attālākajās mājās, mierināja slimniekus un dažus pat izdziedināja. Tie tūlīt sekoja Jēzum. Beidzot Jēzus nonāca Ensmes ciematā. Viņu satikt izgāja liels ļaužu pulks, jo viņiem bija paziņots, ka tuvojas liels pravietis. Dažiem bija uz rokām bērni. Tie svinīgi sveicināja Jēzu, nomezdamies uz ceļiem. Jēzus pateicīgi pieņēma viņu sveicienu, un tad viņu pavadīja uz ievērojamākā iedzīvotāja māju. Taču drīz vien ieradās farizeji un aizveda Jēzu sev līdzi uz skolu. Sākumā viņi bija ļoti laipni un priecājās, ka sagaidījuši pie sevis pravieti. Bet vēlāk uzzinājuši no mācekļiem, ka Jēzus ir Nāceretes galtnieka Jāzepa dēls, tūlīt atrada pie viņa daudzas nepilnības. Kad Jēzus runāja par kristību, farizeji viņu pārbaudīdami jautāja, kura kristība ir labāka, Jāņa vai viņa. Jēzus viņiem atkārtoja to, ko Jānis bija runājis par savu un par Mesijas kristību, un piemetināja, ka tas, kas neatzīst sūtņa kristību, necienīs arī Mesijas kristību, pie kam Jēzus nekad neteica, es esmu Mesija, bet nosauca sevi par cilvēka dēlu, kā to vēlāk lasām evaņģēlijā. Vakariņoja Jēzus tanī mājā, kurā bija apmeties, bet pirms gulētiešanas lūdzās kopā ar mācekļiem. No Ensmes Jēzus kopā ar mācekļiem devās pāri Cedronas strautam, kas tecēja uz Jūdeju. Pa maziem celiņiem un takām viņa devās pāri ielejai, pa kuru kādreiz uz Betlēmi gāja vissvētā jaunava ar Jāzepu. Šinī laikā bija vēss un miglains. Dziļākajās ielejās vietām redzams sniegs vai sārma. Toties saulainajās nogāzēs viss zaļo. Kokos ir vēl daudz augļu. No tiem pārtiek Jēzus ar mācekļiem. Biezāk apdzīvotās vietās Jēzus tagad vairs neiegriežas, jo visur jau runā par viņa kristību, par balsi no debesīm, kā arī par Jāņa apliecinājumu, ka Jēzus ir Mesija, par ko zina arī Jeruzālemē.
Jēzus grib uzstāties atklāti tikai pēc atgriešanās no tūkstneša Galilejā, bet tagad ceļodams vēl grib šur un tur pamudināt cilvēkus pieņemt kristību. Nevienmēr kopā ar Jēzu ir visi viņa mācekļi. Reizēm pie Jēzus paliek tikai 2, bet pārējie izklīst pa ganu mītnēm, kas atrodas tālāk no ceļa un izklīdina nepareizās ziņas par Jēzus personu. Cilvēku prātus ir stipri aizrāvusi Jāņa persona, ka daudzi uzskata Jēzu tikai par viņa palīgu. Mācekļi paskaidro cilvēkiem svētā gara parādīšanos un no debesīm dzirdētos vārdus Jēzus kristības laikā. Atkārto Jāņa teikto, ka viņš tikai sagatavo kungam ceļu, un tāpēc reizēm tik cītīgi un negaidīti darbojas, ka novāc no ceļa visus šķēršļus. Tā pārliecināti gani un audēji no plašas apkārtnes kuplā skaitā steidzās pie Jēzus. Koku ēnā vai kādā pajumtē klausījās Jēzus pamācības, bet pēc tam nometās uz ceļiem viņa priekšā. Jēzus viņus svētīja un stiprināja viņus labiem darbiem. Ceļā Jēzus skaidroja mācekļiem, ka viņa kristības laikā dzirdētos vārdus: šis ir mans mīļotais dēls, debesu Tēvs ir teicis par ik katru, kas brīvs no grēkiem pieņems svētā gara kristību. Jau iepriekš minēju, ka pa šīm vietām kādreiz Jāzeps ar Mariju gāja uz Betlēmi. Jāzeps labi zināja šo apkārtni, jo viņa tēvam te piederēja ganības. Ejot pa šo ceļu, attālinājās no Jeruzālemes ap 1,5 ceļa dienas un izvairījās no daudzām pilsētām. Šo ceļu izvēlējās galvenokārt tāpēc, ka ganu mītnes atradās netālu viena no otras, un ka pēc dažu stundu gājiena varēja nokļūt no vienas apmetnes otrā. Svētā ģimene nevarēja ceļot augu dienu, jo vissvētajai jaunavai bija grūti sēdēt sedlos, un arī kājām ilgi iet viņa nevarēja, jo bija mātes cerībās. Šī Jēzus ceļojuma galvenais ceļa mērķis bija 2 mājas, kurās toreiz viņa vecāki atpūtās pa nakti. Vispirms Jēzus devās uz tām mājām, kurās kādreiz Mariju tik rupji uzņēma. Mājas īpašnieks vecs un rupjš cilvēks arī Jēzu negribēja uzņemt. Savā uzvedībā viņš bija līdzīgs vienam otram mūsdienu zemniekam, kurš saka: kas man daļas par to vai šito? Maksāju nodokļus un apmeklēju baznīcu, bet dzīvoju, kā man patīk. Līdzīgi runāja tās mājas iemītnieki. Priekš kam mums kaut kādi jaunumi? Mums ir paša Dieva dotais Mūzes likums, un vairāk mums nekas nav vajadzīgs. Jēzus viņiem atgādināja viesmīlības un žēlsirdības pienākumus, kurus tik svēti pildīja patriarhi. No kurienes tad nāktu svētība un likums, ja Ābrahams nebūtu pieņēmis savā mājā eņģeli, kas nesa viņam svētību? Tad Jēzus atgādināja viņiem seno notikumu nostāsta veidā, kas skanēja tā: kas atraida no sava nama durvīm māti, grūtniecībā esošu, ceļā nogurušu un pajumti lūdzošu, kas izzobo cilvēku, kurš laipni lūdz pajumti un naktsmītni, tas atraidīs arī viņu dēlu, bet reizē ar viņu arī pestīšanu, kuru viņš nes. Pie šiem Jēzus vārdiem viens no viņiem nodrebēja it kā no pērkona grāviena. Sapratu, ka šī bija tā pati māja, kuras saimnieks atraidīja Marijas un Jāzepa lūgumu, un tos izzoboja. Vecākie no klātesošajiem, kuri atcerējās šo gadījumu, ļoti apjuka. Viņi brīnījās par to, ka Jēzus šo gadījumu atstāstīja nostāsta veidā, neminot šo vecāku vārdus.
Viens no viņiem nokrita pie zemes Jēzus priekšā un lūdza, lai Jēzus nāk viņu mītnē, iebaudīt maltīti, jo viņš droši vien esot liels pravietis, ja tik labi zina visu, kas šeit noticis pirms 30 gadiem. Tomēr Jēzus neko no viņa nepaņēma. Tad Jēzus mācīja šeit sapulcējušos ganus, ka ik viens darbs ir nākošo notikumu pareģojums, attēls un dīglis. Piemitināja, ka īsta nožēla iznīcina iesukņojušos ļaunumu, un kas savu prātu vērstu uz labo, tas varētu caur kristību atzimt svētajā garā un nopelnīt sev mūžīgo dzīvi. No šejienes Jēzus devās pāri ielajām, šur un tur mācīdams. Dažās vietās viņu sauca apsēstie, bet pēc viņa pavēles tulīt apklusa. Tā Jēzus nonāca pie otras mājas, kura atradās pakalnā, un kurā arī kādreiz Marija meklēja patvērumu. Mājas saimniekam piederēja lieli ganāmpulki. Ielajā atradās ganu un audēju mītnes. Apkārt ganījās saitu bari, un arī savvaļas dzīvnieku bija papilnam. Pagalmos, tāpat kā pie mums, vistas. Staigāja lieli baloži, un vēl kaut kādi putni ar garām astēm. Mežos redzēju arī kādus mūsu stirnām līdzīgus dzīvniekus. Tomēr tie nebija bailīgi un ganījās kopā ar mājlopiem. Te Jēzu uzņēma ļoti viesmīlīgi. Mājas iemītnieki kopā ar kaimiņiem un bērniem izgāja satikt Jēzu. Viņi visi ļoti priecājās par Jēzus ierašanos. Vārdu sakot, Jēzu uzņēma tikpat sirsnīgi, kā kādreiz Mariju un Jāzepu. Ģimenē bija 2 jauni cilvēki, un viņu tēvs salīcis sirmgalvis, kas balstījās uz savas gana nūjas. Šie cilvēki bija dievbijīgi un pietiekoši izglītoti. Ciemiņus pacienāja ar augļiem, dārzeņiem un mērci un maziem plācenīšiem. Kad Jēzus bija iestiprinājies, viņu aizveda uz to istabu, kurā kādreiz atpūtās Vissvētā jaunava. Agrāk šī istaba bija savienota ar pārējām telpām, bet vēlāk to pārveidoja par lūgšanu istabu un ierīkoja arī atsevišķu ieeju. Nocērtot istabai 4 stūrus, izveidoja to par 8 stūrainu un uzlika kupolveidīgu jumtu ar atverumu un aizverumu caurumu. Istabas vidū bija pakārta lampa. Pretī lampai atradās garš galds, līdzīgs mūsu lūgšanu soliem, uz kura varēja atbalstīties lūgšanu laikā. Istaba bija skaista un tīri uzkopta un līdzinājās kapellai. Vecais saimnieks parādīja Jēzum vietu, kur atpūtās viņa māte, un arī to vietu, kur gulēja Marijas māte Anna, ejot apraudzīt Mariju Betlēmē. Šie cilvēki labi zināja visu Jēzus dzīvi, zināja par viņa dzimšanu Betlēmē, par 3 karaļu ierašanos, par Simeona un Annas pravietojumiem svētnīcā, par bēgšanu uz Ēģipti un par viņa brīnišķīgo sprediķi svētnīcā. Dažas no šīm piemiņas lietām viņi pat svinēja ar lūgšanām, un no paša sākumā viņi bija stipri savā ticībā, cerībā un mīlestībā. Sagaidījuši Jēzus atnākšanu, viņi tagad jautāja Jēzum vienkāršībā un pēc zemnieku paraduma. Kas tagad notiks? Jeruzālēmē klīst baumas, ka jaunais Mesija kā jūdu karalis atbrīvos ebrejus no Romas jūga un nodibinās savu valsti. Vai tas tā patiešām notiks? Jēzus viņam atbildēja ar līdzību par karaļa dēlu, kuru tēvs sūtīs, lai tas pārņem viņa troni un atgriež agrāko
svētās vietas diženumu un atbrīvo brāļus no verdzības. Līdzbrāļi viņu nepazīs, viņu vajās un novārdzinās, bet tomēr viņš tiks uzaugstināts un visus, kuri izpildīs viņa baušļus, vedīs sev līdz uz debesu Tēva valstību. Kopā ar Jēzu lūgšanu istabā iegāja daudzi cilvēki, un Jēzus viņus mācīja. Jēzus izdziedināja arī vienu sievieti. Vecais gans aizveda Jēzu pie vienas savas kaimiņienes, kura jau ilgus gadus cieta no podagras. Jēzus paņēma viņu aiz rokas un pavēlēja celties. Sieviete uzreiz piecēlās un nometusies uz ceļiem pateicās kungam un pavadīja viņu līdz durvīm pilnīgi vesela, lai gan līdz tam varēja steigāt tikai sarauta, kā Pētera sievas māte. Pēc tam Jēzus lika pavadīt viņu uz ieleju, kur bija daudz slimo, un tos mierināja, bet daudzus no viņiem arī izārstēja. Pavisam izārstēja ap 10 cilvēku. Jānis vēl arvien kristīja, un arvien vairāk cilvēku ieradās pie viņa. Kociņš, pie kura Jēzus turējās kristības laikā, tagad ir pārstādīts lielajā dīķī un skaisti zaļo. Dīķī var nokļūt pa ierīkotām kāpnēm. Krasts vietām dziļi iespiežas ūdenī un izveido vairākus mazus zemes ragus. No tiem cilvēki iekāpj ūdenī, bet otrā pusē izkāpj no ūdens. Māja, kurā viesojās Jēzus, atradās 5 ceļa stundu attālumā no Betlēmes. Jēzu aizejot, viņu pavadīja daudzi cilvēki. Šie cilvēki tāpēc izturējās labvēlīgi pret Jēzu, ka viņi bieži satikās ar ganiem, kuri pēc Jēzus piedzimšanas pirmie viņu sveica gulošu silītē. Jēzus ar mācekļiem devās tālāk, bieži iegriežoties vienā otrā vietā. Pie Jēzus bieži sapulcējās ganu un strādnieku pulki, un Jēzus viņus mācīja ar salīdzinājumiem, kurie bija ņemti no viņu ikdienas dzīves un nodarbībām. Visus mudināja pieņemt kristību un nožēlot grēkus, jo tuvojas Mesija, kurš viņus atpestīs. Ceļam nogriežoties gar kalnu nogāzi, redzēju daudzus cilvēkus, strādājot tīrumos un vīna dārzos. Daži saveda labību, citi āra, sēja un stādīja. Zemete likās ļoti auglīga, kaut arī vietām dziļākajās ielajās bija sarma vai sniegs. Labību tur nesēja kuļos, bet nopļāva ap puspēdu no augšas un sasēja tādā veidā, ka vārpas nokarājās abās pusēs. Tādu pušķu kaudzes atradās uz tīruma. Uzreiz tos nesaveda šķūņos. Tie ilgi pēc pļaujas stāvēja uz lauka. Tuvojoties lietus periodam, tos apsedz ar salmiem, bet zemi apstrādāja no jauna. Vārpas nogrieza ar līku nāzi, bet salmus izrāva no zemes ar visām saknēm un sameta kaudzēs. Salmus sēja arī lielos kūļos, laikam dedzināšanai. Labību sanesa kaudzēs uz nastuvēm, kuras nesa 4 strādnieki. Citā vietā ārā. Arkls bija bez mieta, un to vilka cilvēki. Tas, kuru es redzēju, izskatījās kā kamanas ar 3 asmeņiem zemes griešanai un arī virsū uzliktu smagumu. Vidū bija priekšpusē piestiprināts šķērskoks. Arklu no aizmugures neviens neregulēja, bet tikai vilka cilvēki vai ēzeļi. Lauku ara garumā un šķērsām. Ecēšas bija 3 stūrainas, ar pamatni virzītas uz priekšpusi. Raža te bija bagātīga. Kur zeme bija klinšaina, tur
pieveda klāt augsni un tāpat apsēja. Sējējam graudi bija maisā, kurš bija uzlikts uz kakla, tā ka abi maisa gali atradās uz krūtīm. Stādīja ķiplokus un kaut kādus augļus ar lielām lapām, droši vien kādus dārzeņus. Mācekļi saicināja visus strādniekus uz ceļa, bet Jēzus viņus mācīja ar salīdzinājumiem par aršanu, sēšanu un pļaušanu. Pēc tam Jēzus runāja mācekļiem par sējēju, kuru jāveic caur kristību. Pēc tam Jēzus norīkoja dažus mācekļus, starp tiem arī Saturninu, lai tie dodas kristīt uz Jordānu. Teica viņiem, ka kristība būšot sēja, un tāpat kā šie ļaudis šeit, tā arī viņi pēc 2 mēnešiem varēs novākt ražu. Runāja arī par salmiem, kuri tiks iemesti ugunī. Kamēr Jēzus šeit mācīja, pa ceļu no Siharas ienāca liels strādnieku pulks ar lāpstām, āķiem un garām kārtīm. Tie bija vai nu vergi, kas atgriezās no sabiedrisko ēku celtniecības uz mājām, vai arī ceļa būves strādnieki. Bailīgi viņi apstājās pa gabalu, jo neuzdrošinājās tuvoties ebrejiem, un tikai pa gabalu klausījās mācību. Jēzus lika viņiem iet tuvāk, teikdams, ka viņa debesu Tēvs caur viņu visus aicina pie sevis, un kad caur grēku nožēlošanu un kristību viņi visi kļūs vienlīdzīgi. Jēzus maiguma iedrošināti viņi nokrita Jēzus priekšā uz zemi un lūdza, lai Jēzus atnāk pie viņiem uz Samāriju un atvieglo viņu likteni. Jēzus apsolīja ierasties un teica, ka tagad viņš kādu laiku vientulībā gatavosies uz tās valstības pārņemšanu, uz kuru viņu sūta debesu Tēvs. Pēc tam gani pavadīja Jēzu vēl pa tiem ceļiem, pa kuriem kādreiz bija staigājusi viņa māte. Taču viņš šīs vietas zināja labāk nekā viņa pavadoņi, tā ka tie izbrīnījušies iesaucās: Kungs, tu esi pravietis, dievbijīgs dēls, tāpēc, ka zini savas svētīgās mātes ceļus, un eji pa tiem. Tā mācot un atgādinot cilvēkiem, Jēzus nonāca Bet-Arabas pilsētā. Bija jau pēcpusdiena, kad Jēzus ar mācekļiem nonāca lielā līdzenā laukumā un apsēdies koku ēnā uz akmens sola mācīja šeit sanākušos cilvēkus, kuri bija pret viņu labvēlīgi noskaņoti.